Sveicināti! Esmu Baiba Sjecka no BeFit un esmu šeit, lai pastāstītu vienkāršiem vārdiem par visu sarežģīto uzturu, treniņiem un tievēšanas procesu. Un šodien mūsu temats ir viegli un efektīvi veselīga uztura pamatprincipi. Es zinu, ka var apjukt visā šajā veselīga dzīvesveida informācijas gūzmā. Viens influenceris, ja profiņš, saka, ka kokoseļļa ir jāēd, bet kartupelis ir briesmonis. Cits lepojas, ka neēd maizi un iesaka to darīt arī citiem. Ir laiks to visu salikt pa plauktiņiem, atšķetināt mītus, melus no patiesības un sekot tiešām veselīgu uzturu pamatu principiem, ko rekomendējis Slimību profilakses un kontroles centrs SPKC. Šī lekcija tev palīdzēs nevien saprast, kā viegli sekot līdzi uztura pamatprincipiem, bet arī kritiski analizēt informāciju par veselīgu uzturu, lai neuzķertos uz kārtējām diētām vai citiem muļķīgiem ieteikumiem. Sāksim ar to, ka ēdienu ir ieteicams gatavot mājās, lai nodrošinātu to, ka uz šķīvja ir uzturvielām bagātas maltītes. Tikai par mājās gatavota ēdiena kvalitāti un produktu sastāvdaļām mēs varam būt droši, kā arī mēs varam kontrolēt porciju lielumu. Un viss ir vienkāršāk nekā tu domā. Mēs apskatīsim 6 veselīga uztura pamatprincipus, kurus secīgi pēc tam arī izanalizēsim, lai tu saprastu, kas tavam organismam ir vajadzīgs un kas ne. Katru dienu. Numur 1. Samēro uzņemto un patērēto enerģiju. Numur 2. Dzer pietiekami daudz ūdens. Numur 3. Ēd, ievērojot sabalansētības principu. Numur 4. Ēd 5 porcijas dārzeņu, ogu un augļu. Numur 5. Seko līdzi sāls un cukura patēriņam. Numur 6. Guli kvalitatīvi un pietiekami. Sāksim ar pirmo. Uzņemtās un patērētās kalorijas. Uzņemtās kalorijas ir viss tas, ko mēs apēdam un izdzeram. To mums ir tā kā viegli saprast, un to var arī viegli izmērīt. Lai zinātu, cik daudz mēs tās uzņemam, ir vajadzīgi tikai virtuves svara un mērtrauks. Ar patērētām kalorijām ir nedaudz sarežģītāk, jo tas, cik daudz mēs katrs patērējam, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Piemēram, vielmaiņas ātruma, ikdienas aktivitātēm, vielmaiņas procesa gramošanas traktā, miega kvalitātes un stresa līmeņa. Lai zinātu, kā samērot savas uzņemtās un patērētājas kalorijas, ir jāzina vispirms mērķis. Vai tu vēlies notievēt, uzturēt sev esošo svaru, vai varbūt palielināt to. Ja tavs mērķis nav notievēt, tad vari uzņemt tik kalorijas, cik tu dienā patērē. Ja mērķis ir samazināt svaru, tad jāievēro kaloriju deficīts. No dienā nepieciešamā kaloriju daudzuma atņemot 20%. Aptuveni tas varētu būt 300 līdz 500 kalorijas. Bet savukārt, ja vēlies pieņemties svarā, tad dienā nepieciešamo kaloriju daudzumu vajadzētu palielināt pa 10%. Šajā lekcijā mēs neiedziļināsimies vairāk tieši par kalorijām, bet projektā Dzīve ar garšu steidzīgām sievietēm un lekcijā kalorijas, to deficīts un kalorāžu, tu varēsi uzzināt, kā aprēķināt savu vielmaiņas ātrumu, izmantojot Harris-Benedikta formulu, cik kalorijas dienā tev nepieciešams uzņemt, lai sasniegtu savus sportiskos mērķus, un kā ikdienā pavisam vienkārši un ērti sekot līdzi uzņemtajām un patērētajām kalorijām. Bet mēs pāriesim pie otrā punkta, otrā pamatprincipa
dzer pietiekami daudz ūdens. To skandina visur, tā ir zināma dzīves patiesība. Jautājums, cik tu šodien izdzēri ūdens? Vai tiešām mēs uzņemam pietiekami? Ieteicamais ūdens patēriņš pieaugušam cilvēkam ir 30 līdz 35 ml uz katru ķermeņa masas kilogramu. Šodien mūsu piemērs būs Annele, kura sver 60 kg. Tātad viņai jāizdzer 1,8 līdz 2,1 litrs. No tiem vismaz pusei ir jābūt tīram ūdenim, bet pārējo daudzumu var veidot arī citi šķidrumi, tēja, kafija, zupa un tam līdzīgi. Cik tev ir jāuzņem ūdens? Izdomā, kas būs tava mēraukla, lai sekotu izdzertajam daudzumam. Vai tev ir kāda konkrēta izmēra glāze vai pudele, lai vari sekot līdzi skaitam, cik tev tādas ir jāizdzer? Mazi ieteikumi. Sāc rītu ar glāzi ūdens un centies lielāko ūdens daudzumu izdzert līdz 17, lai nenoslogotu nieres un nodrošinātu miega kvalitāti. Vakarā dzer tikai, lai mazinātu slāpes, nevis, lai izdzertu nepieciešamo ūdens daudzumu. Un, ja jūti saaugstēšanās simptomus, atceries, ka tieši ūdens tev palīdzēs ātrāk atveseļoties. Trešais pamatprincips – ēd ievērojot sabalansētības principu. Šis varētu būt sarežģītākais pamatprincips, bet esmu pārliecināta, ka mēs ar to tiksim galā. Un, kad sapratīsi šo principu, tev viss liksies pavisam vienkārši. Cilvēkam ir vajadzīgas visas uzturvielas. Gan ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki. Gan arī vitamīni, minerālvielas un mikroelementi. Un tie nav tikai mistiski nosaukumi, kas paslēpti burciņās. Šīs uzturvielas ir produktos, ko vari nopirkt pārtikas veikalos un tirgu. Tās atrodas tādās produktu grupās kā graudaugi, dārzeņi, augļi, gaļa un zivs. Lai spētu saprast, ko nozīmē ēst sabalansēti, ir jāzina pamatlietas, un tās ir vienkārši jāiemācās un jāizprot. Mēs varam teikt, ka ekonomiku un finanses nesaprotam, bet skaitīt ir jāiemācās katram, un tieši tāpat ir ar uzturvielām. Tas ir pamats, kas ir jāzina katram, lai varētu runāt par veselīga uztura pamatprincipiem. Kādos produktos ir sastopamas 3 galvenās uzturvielu grupas? Ogļhidrāti graudaugos, rīsos, makaronos, kartupeļos, audzās un citos produktos. Olbaltumvielas zivīs, gaļā, piena produktos, pakšaugos, olās, riekstos, sēklās un sojas izstrādājumos. Tauki treknās zivīs, eļļās, sviestā, avokādo, olas dzeltenumā, riekstos un sēklās. Nu tad sīkāk par ogļhidrātiem. Jau kādu laiku vārds ogļhidrāti ir tikpat biedējošs kā vārdi kartupelis un maize. Cilvēki mēdz domāt, ka tos nedrīkst ēst. Mīts vai patiesība? Ogļhidrāti ir cilvēka degviela, un mēs nevaram sevi pieslēgt pie lādētāja. Un ar sauli ar mums tā paša Latvijā, tāpēc saules baterijas arī nederēs mums. Atliek mums vien uzņemt enerģiju ar uzturu. Un organisms enerģiju galvenokārt saņem tieši no ogļhidrātiem. Kāpēc šis vārds kļuvis tik biedējošs? Jā, var teikt, ka mēs uzbarojamies no ogļhidrātiem, jo tik viegli ir apēst daudz būciņu, kūciņu, konfekšu, bet vistas fileju diez vai par daudz apēdīsim. Konžas ēdīsim pat tad, ja vairs nelien iekšā, bet no zirņu putras, papildu porcijas gan atteiksimies, ja puncis būs pilns, vai ne? Tātad,
Ogļhidrāti mums ir nepieciešami atbilstoši organisma vajadzībām. Ir svarīgi zināt, ka ir divu veidu ogļhidrāti – vienkāršie un saliktie. Un šie abi vārdi jau daudz ko pasaka priekšā. Vienkāršie ogļhidrāti ir tie, kas ātri ceļ cukura līmeni, jo tie vairs nav jāsašķeļ vienkāršās vielās, un organisms tos uzreiz jau var izmantot. Pie vienkāršiem ogļhidrātiem pieder baltie milti, baltie makaroni, rīsi, cukurs un saldumi. Bet savukārt saliktos ogļhidrātus organisms vispirms sašķeļ vienkāršākajās vielās. Tas nozīmē, ka enerģija organismā izdalās pakāpeniski. Pie saliktajiem ogļhidrātiem pieder visi pilngraudu produkti, kuriem graudu apvalks nav nopulēts un līdz ar to satur arī vērtīgās vielas. Pilngraudu produkti ir bagāti ar šķiedrvielām, kas mums dienā ir jāuzņem aptuveni 25 grami. Kādēļ mums tos vajag? Šķiedrvielas organismā stabilizē cukura līmeni asinīs, nodrošina stabilu garastāvokli, vienmērīgu enerģijas izdalīšanos un pozitīvi ietekmē mikrobiomu. Arī mūsdienās jau populārs vārds, bet kādreiz to vienkārši sauc par mikrofloru. Pēc sabalansētības principa ogļhidrātiem jābūt 45 līdz 60% no dienā uzņemto kaloriju daudzumu. 1 grams ogļhidrātu ir 4 kalorijas. Ja? Ja Annelei ir jāuzņem 1500 kalorijas, tad no tām aptuveni 750 kalorijas, tātad 50% no uzņemtā pārtikas daudzuma, jāuzņem tieši ar ogļhidrātiem. Formula ir pavisam vienkārša. 750 kalorijas dalam uz 4, ja, jo vienā gramā ir 4 kalorijas, ir 188 grami ogļhidrātu dienā. Tas nozīmē, ka Annelei dienā vajadzētu apēst, piemēram, 1 paciņu rīsu, 2 maizes šķēles, 200 gramu kartupeļu un 1 banānu, lai 50% no uzņemtās pārtikas būtu ogļhidrāti. Tālāk pāriesim par olbaltumvielu daudzumu un cik tas būtu nepieciešams organismam. Uz pārtikas produktiem mēs bieži redzam uzrakstus. Proteīna avots. Daudz proteīna. Tad jāēd tik nost. Un it kā nav jau arī melots, jo olbaltumvielas ir svarīgas veselībai un galu galā kaut kā jau ar tiem mārketinga trikiem ir jāpanāk, lai konkrētais produkts izceltos citu konkurentu vidū. Nopērkot piena spēku, izdzerot pudelīti, mēs samaksājam €60 par 41 gramu olbaltumvielu. Bet no kurām organisms izmanto tikai pusi. Volā! Mēs esam iztērējuši liekus 80 centus. Kāpēc tas tā ir, paskaidrošu nedaudz vēlāk, bet nesaproti mani arī nepareizi. Piena spēks ir ļoti laba lieta. Bet saistībā ar to vajadzētu darboties pasakas 1 ābols, 2 draugi principam. Proti, sadalīt uz pusēm. Šajā gadījumā izdzerot to pudelīti 2 reizēs vai padaloties ar draugu. Bet kas tad tev par olbaltumvielām, jeb proteīniem ir jāzina? Pirmkārt, kāpēc tos vispār vajag? Vienkārši sakot, cilvēks ir viena liela olbaltumviela. No tām tiek būvēts viss mūsu ķermenis – asinis, audi, orgāni, kauli, hormoni. Olbaltumvielām ir milzīga loma imunitātes stiprināšanā, minerālu vielu uzsūkšanās procesā, un šo tev noteikti būs svarīgi dzirdēt. Arī veselīga svara uzturēšanā. Organisms olbaltumvielas nespēja nolikt rezervēs, tādēļ īpaši svarīgi ir tās uzņemt ar uzturu un katru dienu. Otrkārt, cik olbaltumvielu dienā ir jāuzņem? No kopējā uzņemtā kaloriju daudzuma
10 līdz 20% jābūt tieši olbaltumvielām. Tāpat kā ogļhidrāti, arī olbaltumvielas 1 grams ir 4 kalorijas. Annelei būtu jāuzņem ap 60 gramiem olbaltumvielu dienā. Lai nebūtu jāizmanto šī sarežģītākā formula un būtu vieglāk atcerēties, tad optimāli tie ir 0,8 līdz 1 grams uz katru ķermeņa masas kilogramu. Sportiskam cilvēkam vairāk. Tātad 60 kg smagai Annelei ir jāuzņem vidēji 60 grami olbaltumvielu dienā. Bet iegaumē, ka organismam vienā maltītē nevajag vairāk par 20 gramiem, jo gluži vienkārši tas netiks galā. Un tā tu patiesībā apgrūtinās iekšējo orgānu darbu. Vai tagad tev kļuva mazliet saprotamāks, ko es domāju saistībā ar to piena spēku, kura pudelītē 41 grams proteīna? Varētu jau likties super, ne? Izcert pusotru tādu pudeli un vairs nav jāstreso par olbaltumvielu uzņemšanu. Bet tas tā nav. Treškārt, svarīgi arī ar ko uzņemt olbaltumvielas. Un tās ir atrodamas zivīs, gaļā, piena produktos, kā biezpiens, bezpiedeva jogurts, pākšaugos, riekstos, olās, sojas izstrādājumos. Katra olbaltumviela sastāv no dažādām aminoskābēm. Dažas no tām ir neaizvietojamas un tādēļ tās ir jāuzņem ar uzturu. To var izdarīt, ja lietosi uzturā pēc iespējas daudzveidīgākus produktus, kas satur olbaltumvielas. Ja Annelei vidēji dienā ir jāuzņem 60 gramu olbaltumvielu, tad šis daudzums ir jāsadala 3 maltītēs, katrā pa 20 gramiem. Vajadzīgo daudzumu var nodrošināt, piemēram, 100 gramu zivs, vistas, garneļu vai siera. Katrā maltītē kombinē izvēlēto produktu ar dārzeņiem un graudaugiem. Un nu re, visa māksla rokā. Un es taču teicu, ka tas patiesībā ir vienkāršāk nekā tu domā. Un tagad motivācijai vēl pastāstīšu, kādēļ ir jāsako olbaltumvielu patēriņam, ja vēlies zaudēt svaru. Ķermenis dedzina kalorijas, lai sašķeltu olbaltumvielas aminoskābēs. Olbaltumvielas dod sāta sajūtu, un aktīvi trenējoties netiek zaudēta muskuļa masa. Jo ceru, ka tu zini, jo muskuļotāks cilvēks, jo vairāk tiek dedzinātas kalorijas un vielmaiņa ir aktīvāka. Tādēļ trenējoties un nepievēršot uzmanību olbaltumvielu daudzumam, vari tauciņiem paķert līdzi arī dārgo muskuļu masu. Praktiskajās nodarbībās mēs noskaidrosim, kā dienā varam uzņemt pietiekami daudz olbaltumvielu, bet tagad mēs parunāsim par taukiem. Un ne jau tiem, kas uz vēdera, bet gan tiem, ko mēs liekam mutē. Kā tad tas gadās, ka bieži vien par daudz apēdam tieši sliktos taukus? Visiem labo zināmo burgeru ar friškām. Varbūt tev uzreiz tagad likās, ka es saku, ka šīs maltītes ir tabū. Tad nē, tikai jautājums ir, cik bieži tu to dari. Un patiesībā, kādēļ gan nepagatavot mājās burgeri no pilngraudu maizītes, kvalitatīvas gaļas salātiem, tomātiem, gurķiem un jogurta mērcītes, sinepēm, jogurta, citronu sulas un garšvielām. Kopā ar krāsnī ceptiem kartupeļiem, kas ir nedaudz apslacīti ar ekstra virģinu olīveju. Un starp citu, par olīveju, kā izvēlēties labāko un kā to pareizi uzglabāt, var vairāk uzzināt manā blogā befitteam.com. Salasīt sliktos taukus ir ļoti viegli, ja lieto pusfabrikātus, treknu gaļu, sviestu, majonēzi, kokosriekstu eļļu. Un jā, tieši tā, kokosriekstu eļļā ir piesātinātie jeb sliktie tauki.
Man bija 5 stundas dienā jāmācās pārtikas ķīmija, lai beidzot uzzinātu, ka kokosriekstu eļļa nemaz nav tik veselīga. Un tu to uzzini vienas lekcijas laikā. Es varu vēl vairāk tev paspilgtināt piesātināto, jeb slikto tauku nelabvēlīgo ietekmi. Un tu noteikti tagad jau gribi manu teikto apstrīdēt, sakot, ka mūsu senči tak visu mūžu ēduši speķīti, un piekrītu, tikai mūsdienās zemkopība ir aizstāta ar ofisu darbu un lopkopība ar sociālajiem tīkliem. Bet speķītis mums ir palicis, un Latvija ierindojas top augšgalā sirds asinsvadu slimību rādītājos. Diemžēl. Laiki ir mainījušies, un mums ir jāsaka, nevis mūsu laikos bija tā vai šitā, bet mūsdienās esam kļuvuši mazāk aktīvi, vairāk sēžam nekā kustamies. Līdz ar to mums ir jāsako līdzi nevis jaunākajām tendencēm TikTokā, bet uzņemtajām un patērētajām kalorijām. Un ja tauki, tad tikai labie tauki. Tie būs liels ieguldījums sirds un asinsvadu veselībā, hormonu darbībā un citos nozīmīgos ķermeņa procesos. Kur tad labos taukus saņemt? Tie ir traknījās zivīs, olīveļā, avokado un citos produktos, bet atkal ir viens bet. Tauki ir tauki, un tajos ir kalorijas. 1 grams tauku ir 9 kalorijas. Un no dienas kopējā uzņemtā pārtikas daudzuma taukiem ir jābūt 25 līdz 30%. Tas nozīmē, ka mūsu Annelei dienā ir jāuzņem 42 grami tauku. To aprēķina 0,25 reiz 1500, tātad kopējā daudzuma, ko mēs izdalām ar 9 kalorijām. Kā tos var noēst? Pavisam mierīgi. Vienās brokastīs apēdot 1 avokādo, 2 olas, kas ceptas olīveļā. Lieliskas brokastis, bet tik un tā jāsako līdzi uzņemto kaloriju daudzumam. Un mēs esam tikuši līdz 4. pamatprincipam, ēd 5 porcijas dārzeņu, ogu un augļu. Dzirdēts ir daudz, piemēram, ja gribi notievēt, tad neēd augļus. Sava taisnība jau tur arī ir, jo augļos ir cukurs. Bet es domāju, ka ar 1 ābolu dienā, kas sver 200 gramus, neviens vēl nav uzresnējis. Nu tad es arī mēģināšu tā īsi un kodolīgi. Dārzeņi, ogas un augļi, tie ir tavi antioksidanti. Vitamīni, minerālvielas, mikroelementi un šķiedrvielas, kas ir vajadzīgi, lai visi orgāni normāli funkcionētu. Lai organisms spētu augt un attīstīties un nodrošinātu imūnspējas. Katram vitamīnam ir specifiski uzdevumi. Dažādi produkti satur dažādus vitamīnus. Tādēļ ir svarīgi ēst daudzveidīgi un vēlams sezonāli. Pirmais nosacījums – ēd krāsaini, jo katra krāsa norāda konkrēta antioksidanta klātbūtni. Nepērc tikai sarkano papriku, pērc arī dzelteno, oranžo un zaļo. Otrais nosacījums – apēd 5 porcijas dienā, kopā 500 gramus, un tie būtu 3 porcijas, jeb 300 grami dārzeņu un 2 porcijas, jeb 200 grami augļu un ogu. Turklāt pusi no tiem ēd svaigā veidā. Domāju, ka tā nav nekāda augstākā matemātika. Nedēļas iepirkuma sarakstā vienai personai nepieciešami ap 2 kilogramiem dārzeņu un 1,5 kilogramu ogu un augļu. Tikai atceries, ka kartupeļu un kukurūza šajā gadījumā pieder pie cieti saturošiem produktiem, nevis pie dārzeņiem. Un tālāk jau mēs pārējām pie 5. pamatprincipā, sakot līdzi sāls un cukura patēriņam. Pēc SPKC ieteikumiem pieaugušam cilvēkam optimālais sāls patēriņš ir 5 grami
jeb 1 teikarote dienā. Ko ir vērts ņemt vērā? Vienmēr pagaršo ēdienu pirms pievieno sāli. Nepērc pusfabrikātus, lai nodrošinātu garšu un ilgāku derīgumu termiņu, tiem sāls tiek pievienots vairāk nekā vajadzētu. Pirms pēc produktu apskaties sāls daudzumu tajā. Lieto jodētu sāli un nesajauc, tas nav ne jūras sāls, ne arī rozā Himalaju sāls. Jods mums ir nepieciešams vairogdziedzardarbībai un kognitīvajām spējām. Un pie tam mēģina arī sāli pievienot jau pagatavotam ēdienam, jo termiski apstrādājot jods var arī zust. SPKC pieaugušiem cilvēkam dienā iesaka uzņemt 25 gramus cukura. Maksimālais daudzums būtu 50 grami. Cik tad daudz ir 25 grami? Tās patiesībā ir tikai 5 teikarotes. Padomā, vai tu pievieno dzērienam un ēdienam cukuru? Ja tā tas ir, tad no tā vajadzētu tikt vaļā, jo ļoti daudz cukura jau ir pašos produktos. Un iespējams tev radās vēlme cukuru aizstāt ar influenceru veselīgajām alternatīvām. Tad tev darīšu tagad zinām, ka medus, brūnais cukurs, agaves, kļavu un dateļu sīrups vai citas saldvielas arī ir cukurs. Jā, varbūt tur ir dažas papildu vielas, kas ir vērtīgas, bet tas iegūms nav tik liels. Turklāt termiski apstrādājot daudzas vērtīgās vielas pazūd. Un, piemēram, karsējot medu, fruktoze, jeb cukurs sadalās un rodas HMF, jeb hidroksimetilfurfurols, kas pat ir kaitīgs mūsu veselībai. Tādēļ atceries, ka cukurs paliek cukurs. Triki, kā neaizliegt savu saldumiņu. Tātad pievieno mazāk cukuru nekā rakstīts receptē, bet servē kopā ar augļiem un ogām, kas arī dos saldumu. Aizvieto daļu cukura ar dabisko saldinātāju stēviju, bet tikai ne ar eritrolu, kas kādu laiku atpakaļ arī tika uzskatīts par veselīgu alternatīvu, bet pēdējie pētījumi, diemžēl, ir atklājuši, ka tas var veidot trombus. Tāpēc eritrolu labāk met miskastē, ja tev tas mājās ir. Un tāpēc jau mēs esam šeit, lai sekotu līdz zinātnei un neklusētu par lietām, ko tā atklāja. Un paturpinot vēl par stēviju, arī to lieto ar mēru, jo pārforsējot var dabūt ātras kājiņas. Domāju, ka neviens nevēlas, lai svētku galdā celtais rauzītis izraisītu vēdera uzpūšanos vai caureļu. Protams, dabiskie cukuri ir arī augļi un ogas. Un varbūt esi apjucis, ko tad ietver šie 25 grami cukura. Tad tas ir gan baltais un brūnais cukurs, gan medus, gan saldvielas, kā kļavu, agaves, dateļu un citu sīrupi. Tāpat arī augļu sulu koncentrāti. Es nesaku, ka tos nedrīkst lietot. Tos drīkst lietot, bet tikai ir jāņem vērā, ka tas ir tas pats cukurs. Un es iesaku vēl arī lasīt produktu sastāvu, tur būs rakstīts ogļhidrāti, tostarp cukurs. Ja uz 100 gramiem produkta ir vairāk par 5 gramiem cukura, varbūt padomā, varbūt vajag atstāt tomēr veikala plauktā. Bet, ja tomēr sūrot dzīvi dažkārt gribas pasaldināt, tad centies saldumus gatavot mājās, padarot tos veselīgākus. Un kā to var izdarīt? Baltos miltus aizstāj ar pilngraudu miltiem un var arī taisīt tādu dažādu miltu sajaukumu, piemēram, sajaukt pilngraudu, kviešu, auzu un zaļo griķu miltus. Tad cukuru liec mazāk nekā norādīts receptē, servējot pievieno ogas un augļus, daļu no cukura daudzumu aizvieto ar stēviju, pievieno šķiedrvielas, kā piemēram klijas, ceļtakas sēmelu pulveru,
pulveri vai sēklas, kā linsēklas, čija vai magonis un citas. Mēs esam izgājuši cauri gandrīz visiem veselīgu uzturu pamatprincipiem, bet tev šķiet, ka tas viss tomēr ir sarežģīti? Un kā to visu vienkāršāk ieviest savā ikdienā? Viens no variantiem ir šķīvja princips. Tā ir veca jau, bet moderna tomēr un efektīva metode, kas palīdzēs pavisam viegli un saprotami ieviest pareizos ēšanas režīmus. Ja tu jau to zini, tas tev būs atkārtojums, ja nezini, tad klausies tālāk. Kā tad to pielietot ikdienā? Savu šķīvi sadala 3 daļās. Pusi šķīvja aizpilda ar dārzeņiem, svaigiem, tvaicētiem, vārītiem, krāsnī ceptiem vai augļiem. Ceturtdaļa šķīvja ar ogļhidrātiem, griķiem, grūbām, putru, maizi, makaroniem, rīsiem. Un ceturtdaļu ar olbaltumvielām, gaļu, zivīm, vistu, sojas produktiem, tofu, sieru, pākšaugiem un citiem. Pilnīgi pietiks, ja šo pareizā šķīvju principu izmantos 1 līdz 2 reizes dienā, jo tas palīdzēs sabalansēt ēšanas režīmu un šis zviedru galds vairs nesagādās tādas problēmas. Vai arī tev ir vēl viens variants, piedalies projektā Dzīve ar garšu steidzīgām sievietēm, kurā praktiski mācīsimies šo visu ieviest ikdienā, pielāgosim tev nepieciešamo kalorāžu, gatavosim iepirkuma sarakstu un apgūsim food prep, jeb pārdomātu ēdienu sagatavošanu atbilstoši tavam dzīves ritmam, iespējām un organisma vajadzībām. Es domāju, ka tiklīdz tu šo visu izpratīsi, tu zināsi savu recepti veselīgam uzturam un slaidam augumam, tāpēc vari gulēt mierīgi, tādā veidā ievērojot arī 6. pamatprincipu gulēt kvalitatīvi un pietiekami. Un tagad es vēlos pateikt paldies šīs lekcijas atbalstītājam Skydream Clinic un paskatīsimies, ar ko tā nodarbojas. Skydream Klinika piedāvā kompleksu zobu diagnostiku, zobu terapiju, protezēšanu un ķirurģiju, formas atjaunošanu, balināšanu un aplikumu noņemšanu, kanālu un smaganu ārstēšanu, vispārējo anestēziju un smieklu gāzi, stomatoloģijas pakalpojumus bērniem, kā arī ortodontijas pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šajā klīnikā tiek veiktas arī estētiskās skaistuma procedūras, mikropigmentācija un aparātu kosmetoloģija sejai un ķermenim, skropstu pieaudzēšana un laminēšana. Skydream Klinika spēj realizēt visdrosmīgākās vēlmes ceļā uz skaistumu un harmoniju.